Labrīt, labrīt! Šodien ir agrs rīts, 5. jūnija rīts, un mēs dosimies ceļojumā, izmēģināsim mūsu jauno elektroauto Hyundai Kona, un dosimies, domāju, ka uz Polijas pusi, tad jau redzēsim, uz kurieni mēs aizbrauksim un cik tālu tiksim un kā būs ar uzlādēm, un vienkārši gribas tādu eksperimenta braucienu, lai saprastu, kā notiek Eiropā, kā ar uzlādēm, kādas cenas un visu pārējo. Mums vispār nav nekāda pieredze bijusi ar elektroauto. Šis būs pirmais brauciens, pirmais izmēģinājums, un tad jau redzēsim, kas sanāks un kā sanāks, un kā mums veiksies, un kur mēs aizbrauksim, un cik būs patēriņš, un cik būs izdevumi. Jo skatoties dažādus video, liekas, ka tas ir ļoti dārgi, varbūt pat vienlīdzīgi ar kaut kādu dīzeļa auto. Nu, redzēsim, kas mums te sanāks. Esam jau Lietuvā, tuvojamies Utenei, esam nobraukuši 231 kilometru. Vēl rāda, ka mēs varam nobraukt 214 kilometri. Pēc kartes izskatās rāda, ka mums vajadzēs uzlādēties 2 reizes. Tad jau manīsim, kā tur būs, vai ne? Patēriņš 14,9 kilovati. Nu, tā mēs braucam. Piestājām drusku pastaipīt kājas. Esam nobraukuši 255 kilometri. Aigaram arī rīta rosme. Kaut kādus 200 kilometrus varam nobraukt. Dodamies tālāk. Esam piestājušies pie Ignitis. Mums it kā vēl ir 139 kilometri range un bateriju rāda 33%. It kā jau nekādu problēmu, vēl varētu braukt vismaz kilometrus, 70, 50. Bet nolēmām, ka tā kā mēs šeit nekad neesam Lietuvā bijuši, lādējušies, tad vajadzētu pamēģināt, paskatīties, kā te nostrādā tā visa procedūra. Aigars jau mēģina. Ar bankas karti arī var. Gan ar aplikāciju, gan ar bankas karti. Re, kur viņiem QR kodi ir tur vienā pusē un otrā. Domāju, ka otrā pusē ņemam. QR kods ir. Re, kur viņš rāda, kuru tu izvēlies. Nolasa. Un viņš atkal kaut ko nenolasīja. Nelādē viņš tagad. Ieliekam atpakaļ iekšā. Tā, tagad viņš saka izvēlēties 3. vai 4. Varbūt šitais ir jāņem. O. 1, 2. Jāsaprot, kuru ņemt. Start. It kā šito rāda, jā. Iekam iekšā. Tā, tagad viņš atkal sāk skaitīt. Autorizācija. Nu, tālāk. Tā. English, tā. Latviski pat ir. Tā, lietojiet lietotni, lai uzlādētu.
Jā, lejuplādējiet un atveriet lietotni savā tālrunī. Izpildiet lietotnei sniegtos secīgos norādījumus. Uzlāde pabeigta un pieejams. Tā. Viņš nesazinās ar mūsu mašīnu. Varētu būt arī, ka nestrādā. Nu tātad mums nekas nesanāca šajā stacijā. Dodamies tālāk. Mēģināsim nākamo kādu staciju. Vismaz tagad saprotam, ka nevienmēr viss ir forši. Nē, Vienkārši šitā nestrādā. Šitā jā, Kā vajag, kā rāda, ka, bet nestrādā. Un dodamies tālāk. Mums vēl ir 139 kilometri range. Разверните автомобиль в обратном направлении на Бернотишкай. Un dodamies tālāk uz Kauņas pusi. Esam atbraukuši Kauņā pie lielveikala. Te ir elektrumā uzlāde 150 kW. Mums atlikums ir 22% un 93 km var nobraukt vēl. Šoreiz lādēsim līdz 80%. Patēriņš 14 kWh uz 100. Ļoti ekonomiski, man tā liekas. Liekam klāt. Un sākt uzlādi. Cik tur rāda 39 centi apstiprināt. Tā, kamēr pusdienas ēdām, jau mašīna ir uzlādējusi 83%. 90% mums ir uzlikts, lai tas ir maksimālais, ko lai viņa var uzlādēt. Atlikušas 13 minūtes. Ātrums ir tagad 25 kW. Pirms tam gāja ap 50-70 kW. Kaut kā tā. Visumā runājot par Konu, mašīna ir tīri ok. Visumā man liekas diezgan ekonomiska, ja var braukt ar 13, 14, 15 kWh uz 100 km. Manā skatījumā tas ir tīri ok. Nav nemaz tik traki. Eigars arī jau ir atnācis. Mums vēl rāda 10 minūtes līdz 90%. Jā. Es domāju, ka mēs varētu slēgties nost, braukt tālāk uz Poliju, saprast, kā tur ir ar uzlādēm, un tad skatīsimies, kā būs tālāk. Rāda, ka varēs nobraukt 378 km. Ielādē 45.07 un lādējas apmēram 40 minūtes. Kilovati 50 minūtes. 50 minūtes. Un izmaksā 17,68. Esam tikuši uz Polijas robežas, stāvam rindā. Rinda ir diezgan, netīksim vispār, ka mums pārāk gara. Piektdiena, kā nekā. Ir kontrole un. Mums ir palikuši vēl 246 km. Mēs varam nobraukt. Vidējais patēriņš 15,6 kWh. Kopā pavisam nobraukti 468,4 km. Redzēsim, tagad brauksim, izbrauksim cauri robežu, skatīsimies laikam uzlādes staciju, skatīsimies, ko mēģināt uzlādēt, kā mums veiksies. 54% ir palikuši. Esam mēs kaut kādā pilsētiņā Polijā. Palika 20 kaut kādi procenti un 60 km varēja nobraukt. Un mēs iebraucām kaut kādā poļu mazā pilsētiņā pie veikala Biedronka. Protams, cena diezgan dārga. Šeit tāds elektrības uzpildes stacija. Diezgan dārgi, jo sanāca
skatījāmies tur vienu citu, tur bija lētāka, bet šeit bija pie veikala, tāpēc nostājāmies šeit uzlādēt. 3,14 zlati par kilovatstundu. Mašīna te lādējas vēl līdz 90% kaut kāda pusstunda nepilna. Bijām iepirkāmies, nopirkām vakariņas. Būs jādomā, kurā vietā palikt. Nu jā, nepateicu pašu galveno, kad braucot 120-130 km/h, patēriņš 16,5 kWh uz 100 km. Un patēriņš lielāks, un tāpēc sanāca ātrāk lādēties, un daudz ātrāk arī sāka sēsties baterija. Jā, vēl viena lieta ir, protams, mēs neizmantojam, bet ja ieslēdz kondicionieri, tad automātiski reņķis samazinās uz kaut kādiem 13 km. Bet, mēs kondicionieri neizmantojam, tāpēc braucam tā kā ir. Ir tīri normāli, ārā 22, 21 grāds, lietutiņš reizēm uzlīst, ceļi labi, tik braukšanas vaina. Šitā viņš lādējas, 63% jau ir. Var jau nobraukt 286 km, bet lai vēl palādējas. Tā 81% jau ir uzlādējies. Tad šitajā te neko tulkotājā nevar saprast, es spiežu, lai viņu izbeiciņa, neizbeiciņa vēl. Kā viņu apturēt? Jā, Aigars samaksāja 17 eiro, ko šeit man sanāca 34,36 eiro. Tas ir PowerDot uzlādes stacijā. Uzlādējās līdz 81%, cik kilovatu es pat nezinu. Kopā ir nobraukts 574,4 kilometri. Tad esam iebukojušies kaut kādā RUF Sport 1 numuriņā. Divas atsevišķas gultas, skapis. Kas šeit ir? Te arī vienkārši skapis, un tas arī ir viss, kas te ir. Labi, vēl ir televizors, tā ir pozitīva lieta. Skats pa logu. Nekas īpašs. Labrīt. Ja vakar uzlādējāmies par 34 eiro, tad šodien viesnīcā mums uzlāde bija pa velti. Tā ka šī arī ir izeja, lai uzlādētu savu elektroauto. Protams, šis viņu oriģinālais nederēja, jo tas iespējams ir Teslas vai kaut kāds savādāks. Jebkurā gadījumā mūsu automašīnai nederēja, un mēs izmantojam savu bateriju uzlādējas kaut kur līdz 60%, un tagad dosimies uz priekšu. Izrādās, mums automašīna ir uzlādējusies līdz 69%, un mēs varam nobraukt tagad 271 km. Ārā plus 20 grādi. Atbraucām uz šādu muzeju, sporta un turisma centrs. Muzejs, pareizāk sakot. Ka interesanta. Iesim paskatīties, kas tur notiek. Izskatās, ka šis muzejs ir veltīts vairāk kaut kādiem sportistiem, kaut kam tam līdzīgam. Kas ir, bet neviens mums naudu neprasīja. Neviena te nav. Šitie laikam ir pirmie riteņi, ar ko viņi sāka sportot, ja? Uz šitādiem. Nē, šitās ir labākas. Tās augšā. Šitās vismaz stūrējas. Stūrīte, kur guļas.
Visi gulējuši virsā. Šitās ir, kur suņi priekšā. Suņus priekšā piesiedīja, aidā. Šeit tā ko darīja alpīnistu ekipējums. Tā ir interesanti. Kalnos kā kāpuši. Jāšanas sacensību visādi atribūti. Pirmo reizi tuvumā redzu šito laivu, motorlaivu, ar kuru baigajā ātrumā brauc. Nekad nebiju tuvumā redzējis. Saiks un Gāze? Jā. Bremžu nemaz nav? Ne. Oho. Šitā jau. Iedomājies? Jā, dažādas lāpas. Te ir tādi soliņi ar telefona uzlādi. Rekur podziņas. Mucā. Kaut kāda skaņa ir, kaut ko tu stāsta. Jā, ka jau tāda iespaidīga. Rekur var dzirdēt, ka tur kaut ko stāsta. Un te tāda skulptūra visā savā krāšņumā. Gatiesim skatīties, kā Aigars pačakarēsies, kamēr pieslēgs automašīnu lādēties. Viņš mēģina tur kaut ko saprast. Jātulko. Tā, Aigars norēķinājās ar karti. Sāka lādēt. Pēc skaņas. Tātad mums ir palikuši 71 km. Nobraukti šodien ir 204,6 km. Vidējais patēriņš 15,8 un mēs esam Lomžā. Braucam jau uz māju pusi. Sāka lādēt, reku rāda. 19% mašīnai. Un naudiņa sāka skaitīties. Tātad, ko mums tur rāda? Rāda, ka līdz 90% lādēsies stundu un 8 minūtes Ar kādā ar 50 kW. Un 49 minūtes līdz 80%. Un šitā uzlādes stacijā ir ok. Esam pie veikala. Un, kamēr mašīna lādējas, iesim iest pusdienas un iepirkties. Tātad tika uzlādēts pa 100 zlotiem līdz 75%. Nobraukt varēs 294 km plus mīnus. Un cik tas eirikos sanāca? 23,78. Kopā nobraukts 204,6 km. Vidējais 15,8. Mēs vispārībā, kad izbraucām no Varšavas, vidējo patēriņu rādīja 12,2 kWh uz 100. Tagad viņš līdz šejienes pacēlās līdz 15,8. Protams, vidējais ātrums 120-130 km/h bija. Tātad uzliksim vēl, lai uzlādē pilnāku baču. Vēl rāda 2 minūtes līdz 90%. 24 kWh ātrums uz to brīdi.
Tātad uzlāde ir veikta un no kartes noņēmā 5,21. 5,21 vēl ir noņemts papildus pie tiem 20, cik tur 3 laikam bija. Labi, 90% nav 89%, bet nu, ok. 5,21. Jā, labi, dodamies mēs tālāk uz māju pusi. Original instrumental electro swing travel soundtrack speddies Akrons opening with piano a Cleeks soft vinyl texture 9 men misspur create the feeling of arriving at an unusual boutique hotel hidden above the city after 20 sentence fractures until sleeps. A stylish electro swing groove with an infinite bright bass. Kings with threats but race looks planets and gets excited. The mood should be curious, charming, luxurious, and slightly mischievous. Around 1 minute, introduce a brighter section filled with excitement, time discovery, certain for provocation, dull interiors, abusing decoration, rooftop terrace views, and city panorama. Professional production, original composition, instruments and only. No! Tātad šonakt mēs nakšņojām Veribet Hotel, kur uzlādi veicam no viesnīcas. Un tātad esam uzlādējušies līdz 187 kilometriem un 51%. Par viesnīcas uzlādi samaksājām 20 eiro. Tas sanāk eiriks kaut kur par kilovatu. Nu, tas ir ļoti daudz, jā, tas ir ļoti daudz. Nu tā, atbraucam līdz Ukmergei, palikam uz 38%, 134 kilometri. Nolēmām iet Norfa lielveikalā, Norfa XXL, un uzlādēsim pa to laiku mašīnu, cik jau viņa uzlādēsies. Šitais Enefit lādētājs no 100 kW 35 centi līdz 99 kW 30 centi. Mums vēl lādēs, palika 2 minūtes līdz pilnai līdz 80%, pareizāk sakot, vēl 1 minūti. Jau ir 290 kilometri. Jā, 290 kilometri ir uzlādēti. Norēķini notiek ar karti. Bankas karti aptur. Nu, diezin vai? Jā, tiešām. Pielika bankas karti un
Lādēšana atturās. Uzlādēts 29,9. Un 316 km var nobraukt. No Kauņas 70,5 km nobraukti. Vidējais patēriņš salīdzinoši, ka braucot pa Poliju ir ļoti zemu nokrities, 13,0. Cena 10,47 centi sanāca šī uzlāde. Esam jau Latvijā, rāda mums līdz mājām 152 kilometri. Vēl akumulatorā atlikums ir 52%, attālumu rāda 200 kilometri. Patēriņš vidējais ir 13,3 kWh uz 100. Nu, it kā vajadzētu pietikt līdz mājām. Visumā brauciens izvērtās tīri interesants. Nav nekādas vainas braukt ar elektroauto arī uz Eiropu. Protams, jautājums ir, kā tālāk būtu kaut kāda Austrija vai tur Itālija vai vēl kaut kur tālāk. Tur pieredzes vēl nav, bet Igaunija, Lietuva un Polija ir ok. Lietuvā vispār izcili ar visām uzlādes stacijām ir viss ok. Polija padārgi. Polija ir, jā, dārgāk, bet nu, tā visumā nav tā, ka nav kur uzlādēties. Uzlādēties var atrast jebkur un visur. Stacijas top tiek būvētas un viss notiek. Principā brauciena izmaksas ir atkarīgas no tā, kur lādējies un pa kādai cenai lādējies. Ja lādēsies lēnajās uzpildes stacijās, uzlādes stacijās, tad būs lētāks brauciens. Ja pildīsies dārgajās pa 50 vai pa 76 centi vai cik maksā, kā kurā uzlādes stacijā, tad būs brauciens arī dārgs. Tas viss atkarīgs no plānošanas, principā tas atkarīgs no plānošanas un skatīšanās, kur brauc, kur lādējies. Vai ne? Jā. Nu tā, mūsu brauciens beidzās. Esam mājās. Viss brauciena apkopējums redzams tabulā.